ir psalmu lasīšana pie mirušā, pie nāves gultas un tad pie līķa. Faktiski ir jāapglabā cilvēku pēc iespējas ātrāk, tai pašā dienā. Ja, un sakarā ar to ir arī tāds priekšstats, arī ir izplatīts tāpat kā ar bērēm sēdus, ka it kā ebrejus apglabā skrienus. Jā, jūs redzat. Skriešus, piedodiet. Jo vienkārši, bet tas ir teiks, ka pēc iespējas tai pašā dienā pat ir jāapglabā. Faktiski ir notiek līķa mazgāšana un attīrīšana, respektīvi tur nagi un vispārējais. Tad ietīšana līķautā. Un, protams, ka līķauta sagatavošana, tā ir reliģiskā darbība. Faktiski tieši tam ir paredzēta apbedīšanas brālība. Tā nav tikai, kā latviešiem vai vāciešiem 19. gadsimtā radās bēru kases, kas ir paredzētas galvenokārt, lai apvaksātu bērus. Bet tomēr tas ir ļoti svarīgs bauslis tieši cilvēku apglabāt pienācīgā veidā. Ja, un tas skaitās, pat goda lieta būtu par biedru apbedīšanas brālībā. Ja, kaut gan, protams, ka turīgi cilvēki visbiežāk paši, tur līķautu nešuva un neko negatavoja, bet viņi maksāja naudu brālībās. Tad notiek tā līķauta sagatavošana un varbūt, ja ir aizgājis kāds ievērojams draudzes loceklis, tad pie tā līķauta šūšanas un tad pie līķauta aizšūšanas, kad ir jau līķis ir ietīts, tad varbūt, ka katru diega metienu tur cits cilvēks dara, lai izrādītu savu cieņu un tā. Tad cilvēks patiešām bez līķa tiek apglabāts, viņš tiek nests tādā, kārbā, kastē, kaut kādā nosacītā zārkā, bet viņš tiek apglabāts bez zārkā. Ja, un tad tiek teikti visādi aizlūgumi, un ir tradīcija vismaz teikt, slavējošo runu, kaut eulogiju pie kapa. Ja, bieži vien, tās eulogijas arī publicē, ja ir aizgājis kāds ievērojams cilvēks. Kopumā tas rituāls īpaši ar ko neatšķirās. Ir visādas mistiskās lietas, kuras, godīgi sakot, smalki nepārzina. Tās ir ieviesušās lielā mērā 17. gadsimtā tieši kabalas ietekmē. Tur ar visu, ko pietiek. Ir tāda grāmata, kas bija publicēta Itālijā, bet tad viņa ārkārtīgi plaši bija iztržēta visā Eiropā. Sefer Mavar Javok, tad nāves upes šķērsošanas grāmata, kaut kas tāds. Un, tur visādas mistiskās lietas bija sarakstītas. Bet var sakot, ka sēdienā viens neiet. Arī apbedīšanā ar sēdienu viens neiet. Nē, tradicionāli nē. Vainagus nenes. Nē, vainagus nenes. Un pēc tam tāds bērnu mīlestība nepastāv, ja? Nē. Tas kapiem apglabāt. Jā, viņš var notikt bērnu mīlestība. Jā, bet tam nav tik lielas nozīmes. Kā latviešiem vai tīpaši, slāvu tautā. Jā. Un ir pieņemts, ka 30 dienu laikā uzliek pagaidu zīmi, bet kapakmeni uzliek tikai pēc gada. Tā ir iegādāts. Ir pieņemts, ka vēl mēnesi tur dvēselē blandās apkārt kaut kur, tad viņi dodas uz debesīm, un tad galu galā pēc gada viņi tur nostiprinās debesīs. Un principā tradicionālais teksts, ar kuru noslēdzas visas epitāfijas, visi uzraksti. Es baidos, ka, varbūt es tagad atradīšu tur tradicionālo uzrakstu, lai viņa dvēsele tiktu satīta dzīvības tīstoklī, kaut kas tāds. Tā ir diezgan dīvaina formula, tā ir parafrāze par prāvieša Zamuela grāmatu, un faktiski tas nozīmē, lai viņa atgriežas
atrast tai avotā, no kuras visas dvēseles nāk. Jo ir priekšstats par to, ka visas dvēseles tika jau iepriekš radītas, tās ir pie Dieva slavas troņa. Piedodiet, ka es runāju tādiem vārdiem, bet citādi nav iespējams. Tās ir mistiskās koncepcijas par to, ka ir Dieva slavas tronis, kurā ir visas dvēseles. Tad tās dvēseles tiek sūtītas uz zemi, un tad atkal tās atgriežas turpat tai dvēseļu tīstokli, kur tās tiek satītas kopā, teiksim, arī ar Bībeles patriārhu, ar visu, ko dvēselē. Ar šim. Un tad ir tāds rituāls vienkārši sēru periods, šīva 7 dienas, kad pēc bērēm, kad cilvēks neko nedara, tas, kam ir ja tur par tuviem radiniekiem, protams, tur vecākiem, teiksim, vai sievu vai dēlu, un tad cilvēki sēž 7 dienas, viņi saplēš drēbes, viņi apkaisa galvu ar pelniem, tas absolūti fiziski notiek. Atkal mēs runājam par tradicionālo sabiedrību, un viņi sēž mājās, viņi sēž uz krēsla, teiksim. Viņi sēž vai uz grīdas, vai uz kaut kādas speciālā paliktnīša. Viņi paši nekur neiet, tad viņiem ēdienus atnesa citi, lai viņus kaut kā pabarot. Un tās 7 dienas cilvēks vienkārši totāli izolēts no sabiedrības, viņu tikai apciemo varbūt, lai izrādītu viņam līdzjūtību. Un tad vēl mēnesi turpinās netik striktu sēru periods, un tad vēl 11 mēnešus cilvēkam ir jāskaita aizlūgums sinagogā. Teiksim, šodien mazās kopienās, kaut kur Ukrainā, teiksim, labi, mūsu kopienas jau šai ziņā jau nefunkcionē. Teiksim, Ukrainā, kur pat padomju laikā diezgan strikti visu ievēroja, tur tas ir viens no faktoriem, kas vislabāk kopā satur kopienu, jo gandrīz katru nedēļu, bieži vien par pāris reizes nedēļā, kādam no kopienas locekļiem ir jāskaita aizlūgums. Turklāt ir jābūt 10 vīriešiem, kas ir kvorums. Tad